Vislabāk zināmā šķidruma ietekme uz koksni ir ūdens, bet mēs eksperimentos izmantosim arī propilenglikolu un acetonu, lai novērotu, kādas ir šo šķīdinātāju ietekme uz koksnes struktūru pēc apstrādes šajos šķīdumos. Jo jebkura apstrāde ietekmēs koksnes saišu reakcijas, mainot koksnes parauga īpašības. Šoreiz galvenās izejvielas ir dažādi šķīdinātāji, ko noteikti var atrast skolas ķīmijas kabinetā vai iegādāties veikalā. Sauksim talkā jaunos zinātniekus. Čau, Daniel! Čau, Matīs! Ņemam koka klucīšus un nomēram katram masu un dimensijas. Rezultāti pierakstīti? Ejam tālāk! Ievietojam koka klucīšus katru savā traukā un uzliekam pa virsu atsvarus. Kārli, tev ir ieteikumi, ko vislabāk izmantot? Šajā gadījumā jāskatās, kas jums ir pieejams. Mēs eksperimentos izmantosim visvienkāršākos uzgriežņus. Paldies par padomu! Tagad pārlējam katru klucīti ar citu šķīdinātāju, tā, lai tas būtu pilnībā nosakts. 5. klucīti noliekam malā, lai pēc praktiskā darba to salīdzinātu ar pārējiem. Stunda pagājusi, izņemam klucīšus no šķīdinātājiem un nosusinam. Laiks atkārtotiem mērījumiem. Pabeidzām, varam droši atpūsties. Atstājam klucīšus diennakti žāvēties. Pēc diennakts mēs aplūkosim mūsu paraugus, ko esam ievietojuši dažādos šķidrumos. Šajos paraugos mēs redzam ķīmisko vielu atšķirīgās reakcijas koksnes struktūrā. Acetonā ievietotie paraugi ir sarukuši, jo acetons ir veids koksnes žāvēšanu. Turpretī propilengglikolā ievietotie paraugi ir uzbrieduši. Šādā veidā mēs novērojam propilengglikola reakciju ar koksnē esošajām ķīmiskajām saitēm. Tāpat laikā šis ir tikai viens no skaidrojumiem ķīmisko vielu reakcijai ar šiem koksnes paraugiem. Meklējiet citas ķīmiskās vielas un citus skaidrojumus, kāpēc mainās koksnes ķīmiskās, mehāniskās īpašības.